plāns ir sekojošs. Es gribu 3 palešu augstumā estakādi, un vieta tai būs lūk tur pretī vārtiem. Tā, lai var uzreiz iebraukt, uzbraukt un darboties ar auto. Es izmēģināju ar 1 palešu augstumu. Palīst apakšā var. Labi, ka mašīna man nav nosēdināta, bet ērtāk būtu nedaudz augstāk. Paletēm vajadzētu pietikt. Dēļi arī ir. Dēļi ir daudz. Ar dēļiem uztaisīšu uzbraucamo rampu. Un tā paliks nosacīti, pastāvīgi. Bet tā, ka var arī ar rokām pa daļām aiznest prom, ja nepieciešams. Es taisīšu no eiro paletēm, jo tās ir standartizētas. Un 1 palete, ir 15 cm augstumā, 3 paletes ir 45 cm. Pusmetrs ir kā skaitās jau normāli. 1 ir palešu garums. Tā kā 1 palete ir 1200 mm gara, tad 3 paletes vienai uz otru ir 3,6 metri. Bet jo augstāk taisa estakādi, jo garāk jātaisa arī rampa. Vispār jāizrēķina būs, es ielikšu kodā interneta kalkulatorā, jo es zinu, ka vajag 10-15 grādu leņķī, jo lēzenākā, jo vieglāk uzbraukt, bet jo tālāk tā rampa sanāk. Un būtu vēlams, ja visi estakādi baigi neiestieptos sētā iekšā. Tālāk es jau paņemšu kādus 4 dēļus, ko nolikt uz zemes, lai šīs paletes nepūst tik ātri, lai vismaz izpūst tie lētie štruntīgie dēļi. Tā, to es neuzfilmēju, bet kur 6 dēļus es nonesu lejā no šķūņa augšas. 6 gabali, nevis 4 dēļ, tā ka tie ir mazliet šaurāk nekā atceros, toties tie ir garāki arī nekā es atceros. Tas nekas. Doma ir, ka tiklīdz atver vārts, tad tā uzreiz it kā sākās, ir pēc iespējas tuvāk, bet, ja iespējams, mazliet nostākt no tiem vārtiem tikai tik daudz, lai var iebraukt ar mašīnu sētā, piemēram, lai uzāķētu piekapu, kaut kādām tādām vajadzībām. Tā, ja es taisu 10 grādu leņķi rampai, tad man vajag 2,5 metrus, es tā aptuveni noapaļoju, un ja es taisu 15 grādu leņķī, tad tikai 167 centimetrus, tad 1,5 metru. Ņemšu kaut ko pa vidu, un tad, lai ir 2 metri. Jāpiet, jāsaprot, kāds ir tālākais punkts, kur vārti atverās. 3 metri, un tad vēl var izbraukt caur vārtiem. It kā. Būtu labi, ja dēļa garums nosakt gan kā pamatu, gan apakšu rampas daļai. Piemēram, kur ir 1 dēlis. Tāda būs 3 apakšā zem katras paletes, gan zem katras nesošās daļas paletei. Pilnīgi precīzi aizstūmi. Un tagad cik šeit paliek garums pāri. Ja tas sanāk kā 2,5 metri, tad tas ir pilnīgi pietiekami. Precīzi 2,5 metri. Tātad šī daļa, kas stiepsies ārā, tik tālu arī tā rampa jātaisa. Ideāli. Cik ir starp paletēm? 80. Ok. Šitā te. Un šo apakšā. Te. Tas tā apmēram. Nebūsim sīkumaini šajā gadījumā. Tās paletes, kas man likās, ka vēl bija,
Nav eiro paletes. Ir 4 eiro paletes. Pārējās ir kaut kādas falšās. Labi, tas nekas. Taisīsim 2 palešu augstumā. Ui, tiešām mitra zeme. Bet nu tā. Palīst apakšā vismaz var. Tas jau ir daudz. Labi. Tad man jānones ir vēl kāda dēļ. Ui. Sorry. Vispār jau vajadzēs man stipri vēl tos dēļus. Tas redēls, tās jau ar mani jāsatājas ir. Sāksa kaut ko. Un tā jau redzēs. Tā jau manīs. Un tagad zāģis vēl vajadzīgs. Rokas zāģis. Un es nezinu, kā labāk, skrūvs vai nagls. Fiskars man nekādā veidā nesponsorē, bet vienkārši baigi labais zāģis. Te jau pat pusi neaizies šitam. Tā. Tad aptuveni šitā te. Un šito galu ar pienaglos vienkārši pa taisno. Tad rezervi. Kaut kā tā. Un šāds es jau varu sataisīt 6 uzreiz. Jā, es neuzticētos pat savu svaru noturēt šitiem. Tā tas arī nav domāts. Es domāju, pienaglos sākumā, pēc tam ieliks suportus. Un tagad šito vienu kāju var palikt apakšā. Līdz brīdim, kas skarās. Tālāk var pienaglot klāt. Stiprība jau uzreiz pieauga. Un, protams, tas pat nav tuvu, lai pietiktu. Tāpēc es izdomāšu un ienaglošu visādas vēl atbalstus. Bet es ar to jūs negarlaikošu. Ir jauna diena, ir vējaināks un nedaudz reizēm līst, bet projekts turpinās un es neesmu cukuru, tā kā jāturpina darboties. Vakar es turpināju taisīt atbalstus kājām. Un es sapratu, ka šis tomēr būs vairāk kā demo projekts. Un nākotnē es uztaisītu, tad es tā kā ar vismaz 3, ja ne 4 paletēm. Un tad rampu es uzmetinātu, jo paletes jau kā pamats ir ļoti, ļoti labs. Un kas tā rampa, man jau nav jātaisa obligāti paletes platumā. Es uztaisu tikai tā, ka ar riteņiem var uzbraukt, bet viņas ir, piemēram, pabīdīt atkarīgs no mašīnas. Tad vakarā, ko es neuzfilmēju, ir šādi atbalsta punkti, dēļi uz sāna, pienagloti pie augšējās rampas daļas, bet, lai neizslīd uz sāniem, tad dēļi ir arī abās pusēs, un tad sanāk viss slodzi ir tieši vērsts vertikāli. Šim es tādas neliku, tam nevajag.
tad vēl 2 augšējā daļai. Kāpjot virsū ir ļoti stabili, nelocās nemaz, pat ne uz viena dēļ stāvot. Un tā kā redels ies vēl šķērsām, svars tiks izlīdzināts uz visu konstrukciju. Izskatās, ka šī pusē pietiks. Es droši vien naglošu klāt, nevis skrūvēšu. Pa vidu arī gan jau nekāda jēga viņas naglot nav, bet tikai abos galos, lai neizkustās. Sākšu ar pirmo. Šitien tā. Šeit ideāli tādas mazās naglas. Jautājums tagad tikai par galu, kā uztaisīt līdz to nobeigumu. Kaut kā šādi arī nav slikti. Kā ir, tā ir. Tālūk. Tagad tieši tas pats, tikai otrā pusē. Šajā pusē mazliet spraugas sanāca, jo man kaut kā aizgāja nedaudz šķīvi, bet tas ir pilnīgi mazsvarīgi. Tā kā tādā ziņā pabeigts. Protams, jāizmēģina vēl. Vēl, ko es gribu izdarīt, ir pielikt galā tādus stoperus, lai netīšām nenoripo un neaizbrauc pa tālu. Tagad tik jānovāc un jāizmēģina. Diezgan precīzi arī. Ok, tas tā. Prīmā. Un vieta apakšā arī ir diezgan patīkam daudz. Manā vajadzībā pilnīgi pietiek. Jā. Arī kā es nemaz līdz galam neaizbraucu, bet ja es būtu, tad riteņi būtu atdūrušies pret stoperi. Tā kā viss ideāli.